vēlos jums pastāstīt, kā pagatavot korālmainu ūdeni un kā to pareizi lietot. Šādi izskatās korālmaina, un iekšā ir šādas mazi šādi maisiņi. Mums stikla traukā ir jāieliek 1,5 litrs tīrs ūdens. Šajā ūdenī mēs iemetam vienu maisiņu, redzat, man jau viens peld, un nogaidam 5 minūtes. Pēc 5 minūtēm ūdens ir gatavs lietošanai, mums tikai to ir jāsamaisa. Maisot neizmantojam metāla karoti, tam ir jābūt vai nu plasmasa vai koka instrumentam, jebkādam. Galvenais, lai tas nav metāla. Svarīgi ir diennakts laikā uzņemt apmēram 30 ml ūdens uz 1 kg svara. Ja jūsu svars ir augstāks nekā 100 kg, tad šis aprēķins ir cits. Tad noteikti uzrakstiet man, un es jums pastāstīšu, kā lietot ūdeni, ja šis svars ir palielināts. Ūdeni mēs dzeram no rīta, siltu. Lielākais tātad šis ūdens daudzums ir tieši jādzer no rīta, jo mēs nakts laikam esam dehidrējušies, no rīta aizgājuši uz tualeti, tātad savs šķidrums ir atstāts tualetē, un no rīta mums ir svarīgi atgūt šo te hidratācijas līmeni. Ideālā variantā būtu rītu sākt ar 640 ml siltu ūdeni. Lai panāktu siltu ūdeni, mēs ielējam glāzē šo te korālmainu ūdeni, atstājam no augšas apmēram 1/4, kuru mēs ielējam karstu ūdeni, uzvārītu, un šis te ūdens samaisoties kopā veidos ideālu šo te silto ūdens temperatūru, apmēram 38 grādi, kuru mēs dzeram. Ja jūs neesat pieredzējis ūdens lietotājs, tad sākat ar 1 glāzi no rīta un pakāpeniski pārējiet līdz 3 glāzēm no rīta. Kā arī, ja jūs neesat pieredzējis ūdens lietotājs, sākat ar 1 litru dienā un pamazām palielināt šo devu līdz savam ideālam ūdens daudzumam. Aprēķinu es minēju iepriekš. Tātad lielāku ūdens daudzumu, kā jau es minēju, mēs izdzeram tieši no rīta. Tad, kad mēs esam izdzēruši šo te ūdeni, mēs pagaidām 15 minūtes, un tad mēs drīkstam ēst brokastis, kā arī drīkst uzņemt uzturu bagātinātājus un medikamentus, ja ārsti tādus ir izrakstījuši. Taču ēšanas laikā nekādā gadījumā mēs nedzeram šo te korālmainu, jo viņš ir sārmains un mums gremošanas procesiem var traucēt, jo tomēr šeit ir skāba vide un ir nepieciešams saglabāt šo te skābo vidi. Ēšanas laikā jūs drīkstat lietot citronu ūdeni, iespējams kafiju, tēju, kādu sulu, un ūdens dzeršanu mēs atsākam apmēram 1,5 stundu pēc ēšanas. Tad, kad jūs jūtat, ka jums gribās atkal kaut ko uzkost, kaut ko uzēst bišķiņu, tātad skaidrs, jūsu kuņģis ir tukšs un jūs varat atkal atsākt lietot šo te korālmainu. Jums ir dienas laikā jāiztērē šis te jums paredzētais ūdens daudzums. Iesaku izdzert šo te vajadzīgu ūdens daudzumu līdz 6–7 vakarā, lai pa nakti nebūtu jāskrien uz tualeti. Tas tāds mazs ieteikums no manis. Es ceru, ka tas jums ir noderīgi, un ja jums ir tomēr kādi jautājumi, droši jautājiet man, es atbildēšu.